Turpinam šodien ar tēmu, kas man ir ļoti aktuāla. Tā ir sievišķība un redzamība, vai sievišķība un agresīvais mārketings. Šī tēma man ir ļoti tuva, jo es esmu tas mentors, es esmu tā fotogrāfe, tas cilvēks, kurš prot apvienot šo struktūru, stratēģiju, strādāšanu ar sievišķību. Un es neredzu sevi citādāk. Tā ir daļa no manis, un tas ir tas, ko es protu paskaidrot, parādīt organiski. Tāpēc priekš manis šīs lietas nav atdalāmas. Sievišķība un darbs vai sasniegumi, sievišķība un struktūra, sievišķība un redzamība. Tev nav jāizvēlās viens vai otrs. Svarīgi katrai no mums ir atrast savu spēku, un mans spēks ir klātesamībā. Tas ir šeit un tagad. Un tas ir visā, ko es daru. Ja es esmu tagad darbā ar klientu, es esmu darbā ar klientu, un paralēli nenotiek kaut kas vēl. Es pēc tam neskatos kaut kāda es biju tur, samontēšu to, izlikšu to, pastāstīšu par to. Savu saturu es radu tagad un tulīt, jo man ir ko teikt. Es neizdomāju tematus, es neizdomāju kaut ko, kaut kādu netērēt tam laika. Mana sievišķība, mans spēks ir tajā, ka es varu būt šeit un tagad. Un es aicinu katru no jums atrast savu spēku, atrast to, kur jūs jau esat tādā on top, to, kas jums nesagādā nekādas problēmas vai grūtības, jo tas ir jūsu virzītais spēks. Tas ir tas, kas jums jāizmanto, jo tas nesagādā jums nekādas problēmas. Sievišķība un redzamība, tas ir tad, kad pie tevis pievelkās, kad ar tevi grib būt, kad tavā laukā grib būt, kad tu ar savu domāšanas veidu, ar saviem rezultātiem, ar savu enerģiju, ar savu izskatu, ar savas runas veidu, ar vārdiem, ko tu saki, ar šo estētiku un auru, kas ir ap tevi pievelc cilvēkus. Un es gribu pievērst tavu uzmanību tam, ka tad, ja tu esi savā spēkā, klātesoša, ja tu esi savā sievišķībā, ja tu neatdali šīs lietas un nenoliec kaut kādu daļu no sevis, tad šī redzamība notiek viegli, jo tu neesi uzlikusi masku. Arī es savos projektos, arī man ir produkti online, ko es pārdodu un tas ir ok. Es to daru tad, kad es jūtu gribēšanu, kad es atļauju sev pateikt, ko es gribu. Ja tagad es jūtu, ka es vēlos uztaisīt, piemēram, grupas darbu, man ir ko dot meitenēm, tad es vienkārši to saku. Jā, ir lielās lietas, kur ir stratēģija, bet būt klātesošai un ieklausīties savā spēkā, tā ir tā pārdošana bez lielām piepūlēm, tā ir tā pārdošana organiski, tā ir tā redzamība no pilnības sajūtas. Un ir atšķirība, vai nu es pārdodu tad, kad man vajag, vai man kaut kas trūkst, parasti tad nekas nenotiek, un šis jau ir izspēlēts, un šo es vairs nespēlēju, bet jūs varat pamēģināt. Es pārdodu tad, kad es jūtos pilnīgi pilna enerģijas, ka man ir iedvesma, ka man cilvēki prasa, ka cilvēki uzraksta, kad es jūtu tādu vilkmi, tad tas notiek dažu storiju gadījumā un viss ir aktīvs un viss notiek. Tāpēc rūpējies par sevi, piepildi sevi, esi klātesoša, neatdali stratēģiju un darbu no sievišķības, runā to, kas ir tevī, un tad sievišķība ir vieglumā. Tiekamies nākamais video, piesako manam kanālam.